Izrādās šajā brīnišķīgā telpā ir slepenas durvis un arī šāds te pagrabs, kas tālāk ved uz citu fortu, ārā no forta, augšā kalnos. Tas noteikti bija, ka vajadzēja paglābties kara laikā vai vēl kaut kādā citā laikā. Tā es sapratu no cilvēka, kas runā hindu valodā. Un pa tiem kambariem aiz tām slepenām durvīm ir bijis jāiet 20 kilometrus ar kājām uz augšu kalnos caur pazemes ejām. Tā bija uzbūvēts senos laikos nocietinājuma forts. Šis ir skats no forta, loga uz pilsētu. Šī esot mogulu mākslas tāda daļiņa ar tādām mozaīkām iekšā no stikla. Pa logu redzam atkal pilsēta. Šī ir atkal indiešu mākslas daļa. Redzat, mākslas veidi arī samaisīti. Ir te redzam skolotājs ar saviem skolēniem tādā skaistā ietvarā. Un turpat blakus ir musulmaņu mākslas daļa. Nu, tā viss ir sajaucies. Viss šis te vecais forts esot 900 gadus vecs, bet tas, kas man aiz muguras redzams, tam ir 200 gadu. Tā kā te gada gaitā sajaucoties kultūrām, veidojies viss šis arhitektūras brīnums milzīgais. Lūk, 16. gadsimtā, kad te notika notikumi, nebija bijis spoguļu. Spoguļu nebija Indijā. Tie radās tikai tad, kad sāka tirgošanās notikt un ir ievest no Beļģijas un arī no Vācijas. Un lūk, te ir arī spoguļu tehnikā veidotas mozaīkas, ļoti skaistas, raksturīgas Raģastānai. Šeit ir karaliskā mazgāšanās telpa, bedroom, tā saucamais, visādiem izskaistinājumiem. Un, protams, durvis ir atkal veidotas skaistā spoguļu tehnikā. Te ir izcēlumi un piepildīts viss ar spoguļīšiem. Šis nu ir ziloņkauls. Tās ir durvis, kas ved uz guļamistabu. Šī nu tad ir tā guļamistaba, protams, gultiņas nav, bet pietiekoši liela un droši vien priekš tām laikiem skaista ar visiem glaznojumiem uz sienas. Šeit jau ir jumts, bet no jumta ir atkal redzams vēl 100 jumti ar 100 labirintu. Atkal viena skaista telpa. Raģastānas mākslinieki ir tikuši pie spoguļiem beidzot 16. gadsimtā, un tie tiek likti daudz kur. Es sapratu, kāpēc man patīk spoguļu tehnikas tik ļoti, veicot mākslas darbus un mozaīkas. Laikam būšu te bijusi kādā inkarnācijā. Es pat esmu pārliecināta, jo viss ir tik pazīstams un mīļš. Šī izskatās pēc toaletes. Cilvēkiem tās darīšanas bija kaut kur taču jākārto, bet pašā jumta korē.